Laura Vinogradova. Kuģis. Nevarētu teikt, ka viņi bija labākie draugi, bet draugi gan. Visbiežāk abi satikās vēlu vakaros, lai kopā dotos uz kuģi. Citiem jūras iemītniekiem no kuģa bija bail, bet šiem abiem ne. Tā arī šovakar astoņkājs vēroja jūras zvaigznes, kad pie viņa piepeldēja haizivs. Peldam? Pagaidi, astoņkājs nočukstēja. Vai viņas nav brīnumainas? Kas? Haizivs nesaprata. Nu, jūras zvaigznes taču. Haizivs skatījās, bet neko brīnumainu neredzēja. Ar asti viņa nepacietīgi kūla ūdeni, līdz astoņkājs pārmetoši nobolīja acis un bija gatavs ceļam. Viņa peldēja garām korāļu rifiem, snaudošiem jūras ežiem, līdz jūras dzelmes tumsā jau varēja saskatīt kuģi. Astoņkājs domāja, ka tas bijis vecs pirātu kuģis. Haizivs gan to apšaubīja, bet tam arī nebija nozīmes. Galvenais, ka kuģis, miljoniem vietiņu, kur ielīst, paslēpties un atkal atrasties, vecas lādes un skapji, lūkas un caurules. Astoņkājs ar haizivi ilgi varēja pa tādu kuģi dzīvoties. Ja kāds viņiem pēc tam jautāja, ko viņi īsti tur dara, abi nemaz nezināja, ko atbildēt. Varbūt viņiem vienkārši patika tā noslēpumainība, tā nedaudz bailīgās sajūta, kas mājoja kuģa tumsā. Bet šovakar viss bija citādāk. Iepeldot kuģī, abi izdzirdēja kādu sīku balsi iespiedzamies tik vareni, ka haizivs, kura skaitījās negantākais un drosmīgākais jūras dzīvnieks, aizpeldēja aiz astoņkāju muguras. Kas tas ir? Astoņkājs čukstēja, kad spiedzējs apklusa, lai ievilktu elpu. Nezinu, haizivs atbildēja, un spiekšana atsākās. Abi vērīgi klausījās, no kuras puses tā spiekšana nāk, un pēc mirkļa viss tapa skaidrs. Pavisam maza jūras zvaigzne, pieķērusies pie viena no astoņkāju taustekļiem, spiedza tā, ka baidījās pat vecais kuģis. Ko tu bļauj? Haizivs, atcerējusies, ka ir drosmīgs un negans jūras radījums, jautāja. Man bail no tumsas, jūras zvaigzne nopīkstēja. Apžēliņ, ko tad peldēji šurp? Nezinu, gribēju redzēt kuģi. Mazām jūras zvaigznēm te nav vietas, astoņkājs stingri noteica, un jūras zvaigzne atkal sāka spiegt. Ak, ko lai dara? Abi lielie saskatījās. Es zinu, astoņkājs iesaucās, jo bija viens traki gudrs astoņkājs. Viņš piepeldēja pie lielas lādes un no tās izvilka tumšas, gandrīz pat melnas brilles. Ņem, pasniedz tās jūras zvaigznē, un tad čukstus piebilda. Tās ir burvju brilles, ja tādas uzliek, kļūst neredzams, un tad ne no kā vairs nav jābaidās. Mazā jūras zvaigzne apklusa un neticīgi skatījās uz astoņkāju, bet astoņkājs pārliecināti māja ar galvu. Pat ja neesi gudrs, vajag tikai pārliecināt māt ar galvu, un visas mazās jūras zvaigznes tev ticēs. Beidzās viss labi. Protams, ka jūras zvaigzne uzlika melnās brilles un paslēpās no tumsas. Abi lielie, gudrie un drosmīgie gan nolēma mazo vest atpakaļ pie citām zvaigznēm, jo kuģis nu reiz ir vieta, kur mazām jūras zvaigznēm tik tiešām nav vietas. Viņi aizpeldēja, bet kuģis palika gaidot. Viņš zināja, ka rīt atkal pa viņu ložņās slēpsies, meklēs un atradīsies.